Raidījumā Biznesa attīstība viesosimies būvniecības izstādē, kur aplūkosim jumta seguma sortimentu, uzzināsim par apkures sistēmu ilgtermiņa ieguvumu, noskaidrosim programmatūras risinājumu izstrādes procesu, kā arī ielūkosimies māju būvniecības risinājumos. Nordis ir augstas kvalitātes mājas dzesēšanas un apkures sistēmu ražotājs, kas apvieno pārbaudītas tehnoloģijas no Skandināvijas. Sveiks, Valter! Pastāsti, kas ir Nordis? Tātad Nordis ir brands, zem kura mēs piedāvājam vairāk veidu risinājumu, kā dzesēšanā, tā arī sildīšanā. Lielākoties no mūsu produkcijas, ko mēs piedāvājam, ir gaisa iekārtas, un citas tādas pamatīgākas ir gaisa ūdens iekārtas. Tikpat labi mums arī lielākiem komerciālām telpām un industriālām sistēmām ir VRF sistēmas, fankoil sistēmas un visdažādākas. Teiksim tā, visām situācijām ir risinājums. Kas šī ir pa iekārtu, kādas īpašības tai piemīt? Šī iekārta ir Nordis Ultima, tas ir mūsu jaunums. Sanāk, viņš ir taisīts uz ekoloģiskās gāzes R290. Domāts vairāk mājas apkurei, tikpat labi var izmantot arī ar dzesēšanu. Pieņemsim, mums birojā ir aktīva siena, kur viņš ir strādājošajā režīmā. Viņš neapkurina mums telpas, bet viņš tā kā strādā. Ja? Tikpat labi var ārā iziet un pastīties, cik viņš klusi strādā, jo viņam tas decibelu ierobežojums ir ļoti, ļoti labs. Vai tu man šodien parādīsi kādu kvalitatīvu kondicionieri? Jā, iesim uz turieni. Tātad šeit mums ir kondicionieri, viņi ir pieejami divās krāsās. Vairāk viņus var izmantot kā dzesēšanu pavasaru, ja vajag tikai dzesēšanu, bet tikpat labi viņiem visiem, kā gaisa iekārtām, ir opcija sildīt. Bet vienīgi, ja par tajā iekārtai bija -25 grādi, viņš tā kā pa ziemu strādā, tad šī iekārta tikai līdz -15 grādiem varēs izpildīt sildīšanas funkciju. Tad šie ir siltumsūkņi, pastāsti lūdzu par to funkciju. Jā, tātad šeit mums ir divi modeļi. Ja, ir Nordis Nova, melns un balts modelis, un ir Orion Pro. Teorētiski šīs trīs iekārtas izpilda funkciju gan dzesēšana, gan sildīšana. To var izmantot nosīt tur moduļu mājās kā apkuri un tikpat labi vasarā kā dzesētāju. Viņi strādā līdz -25 grādiem. Mēs dodam 3 gadu garantiju uz viņām. Iekārta teorētiski ir diezgan vienkārša. Ja vajag risinājumu ar sildīšanu vai ar dzesēšanu, tad šo var mierīgi likt. Kā man kā klientam zināt, kurš risinājums man būs tieši atbilstošākais? Tur īsti nevajag iespringt un lauzt galvu, lai saprastu, kāds risinājums ir nepieciešams. Tam ir domāti speciālisti kā es un arī citos uzņēmumos tādi ir. Visvienkāršākais ir atrast uzņēmumu, kas nodarbojās ar risinājumiem, kas saistīti ar dzesēšanu vai sildīšanu. Un izejot no tā, vienkārši zvanīt un pārsvarā speciālists jau uzjautās nepieciešamos jautājumus, lai saprastu, kāds būtu tas labākais risinājums jūsu situācijā. Orberg ir uzņēmums, kas ilgus gadus darbojas jumtu tirdzniecības sfērā. Uzņēmums vairāk kā 15 gadu laikā ir uzkrājis pieredzi, sadarbojoties ar Eiropas lielākajām jumtu segumu rūpnīcām. Mūsu misija ir piedāvāt klientiem plašu klāstu jumtu segumos, respektīvi sākot ar cementa viļņotajām loksnēm, betona, māla dakstiņi, dabīgā akmens jumts, bituma šindeļi. Un, kas vēl svarīgi, mēs piedāvājam pilns komplekts. Sākam ar rēķināšanu, tāmēšanu līdz piegādēji objektā. Mēs tā kā koncentrējamies uz plašu tirgu. Mēs piedāvājam gan mazumtirgotājiem, kas ir privāti mājas, kā arī lauksaimniekiem, fermas, daudzdzīvokļu mājas, jumtu renovācijas. Tāpatās arī katru gadu mēs sortimentu paplašinām jumta segumos. Īpaši pēdējos gados tas ir māla dakstiņš, mēs paplašinām šo klāstu. Dažādas rūpnīcas, vairāk sadarbības veicam, līdz ar to mēs arī klājam jumtus, kā piemēram pagājušajā gadā bija Jaunpils. Šogad skolai uzstādām jumtu arī uzņēmumu kā tādam. Vispār mūsu tā vīzija, misija ir kvalitīvi jumtu segumi. Tas bija tas, ar ko mēs vispār sākām. Kvalitīvi jumtu segumiem un svarīgi, protams, arī, kam mēs pievēršam uzmanību, bet to arī dara jau daudz, niansēm, respektīvi komplektējušiem materiāliem. Ja jumta materiāls pats ir kvalitīvs, ko piedāvā vairāki, protams, tad mēs arī pievēršam uzmanību komplektējušiem materiālam, kam arī ir jābūt kvalitīvam, jo bieži vien maza nianse
sīkums, kā piemēram veidināšanas aksesuāri. Ja viņi ir nekvalitīvi vai vispār nav uzstādīti, tad jumts savu paredzēto kalpošanas ilgumu pat nenokalpo pusi. Mēs sadarbojamies ar visiem jumta tirgotājiem, ar būvmateriālu veikaliem, ar veikalu tīkliem. Mūsu jumts var nopirkt visā Latvijā, ne tikai pie mums uz vietas. Un mums svarīgi katram jumta dažādām niansēm vai specifikām, vai tas ir vecs jumts ar renovāciju, vai tā ir jaunbūve, pielāgot un atrast to pareizāko jumta segumu. Jo nevienmēr katrai mājai derēs katrs jumts. Mums ir diezgan plaša noliktava, līdz ar to mēs varam ļoti operatīvi arī piegādāt, kas ir ļoti būtiski klientiem. Mums tā ātrā reaģēšana, ka mums principā šodien klients atsūta vai atbrauc, mēs 2 dienu laikā varam jau piegādāt objektā jumtu. Un tas ir būtiski, un uz to mēs arī mūsu prioritāte ir servis no apkalpošanas līdz piegādai. Orberg plašjumtu materiālu sortiments. Airlux ir vairāk kā 10 gadu pieredze inženierkomunikāciju risinājumu jomā, piedāvājot siltumsūkņus, ventilāciju, saules paneļus un apgaismojumu. Uzņēmums nodrošina augstu kvalitāti un ilgtermiņa garantijas. Tā pamatvērtības ir atbildība, profesionalitāte, godīgums, ilgtermiņa sadarbība un nepārtraukta attīstība. Airlux piedāvā pilnu ciklu, sākot no projektēšanas, montāžas, konsultācijas, tirdzniecības, servisu un nodrošinām arī garantijas. Šajā izstādē esam nolēmuši prezentēt Samsung, jo esam sapratuši to, ka Samsung spēj nodrošināt atbilstošai veiktspējai ļoti labu cenu. Tas ir ļoti inovatīvs uzņēmums, kas nepārtraukti attīstās un veido dažādas inovācijas. Inovācijas arī mums kā uzņēmumam ir ļoti svarīgas, jo mēs nepārtraukti skatāmies un domājam, kā varētu automatizēt mājas, kā varētu to klimatu veidot kā vienu lielu kopumu. Viena no lielākajām Samsung inovācijām ir SmartThings aplikācija, kur spēj sevi ietvert klimata sistēmu kopumu, kur no vienas aplikācijas ir iespējams gan kontrolēt enerģijas patēriņu, vadīt, automatizēt māju, ne tikai pāraudzīt siltumsūkni kā tādu patēriņu, bet ir iespējams veidot dažādas scenārijas. Tad mēs kā uzņēmums skatāmies uz klimatu kā kopumu, kur nav tikai siltumsūknis vai dzesēšana, bet ir tas kopums, kur veicam aprēķinus, lai aprēķinātu to visu nepieciešamo, ko viņš ieguldīs un ko viņš spēs ilgtermiņā, atgūt. Mēs iedziļināmies katrā projektā un veicam katram projektam individuālu aprēķinu, lai mēs tiešām būtu pārliecināti, ka izvēlētās sistēma vai risinājums būs atbilstoši klientu vajadzībām un viņš spēs to atļauties. Tātad jaunākā iekārta Samsungam šobrīd ir Climate Hubs, kas ir siltumsūkņu, gaisa ūdens iekštelpu bloks, kurā ir iebūvēta karstā ūdens tvertne. Samsungs no iepriekšējām savām iekārtām ir veicis inovācijas un paaugstinājis energoefektivitāti karstā ūdens tvertnei, ir uzlabojis interfeisu un ielicis iekārtā 7-solu displeju, touchscreen, kurā ir iekšā SmartThings aplikācija, un iekārtu var vadīt caur Wi-Fi vai caur displeju, kuru var iznest ārā uz jebkuras sienas un izmantot arī kā mazu planšeti. Var izmantot internetu, var izmantot SmartThings, var vadīt putekļsūcējus, leduskapjus, visu, ko grib, caur vienu displeju. Tas viss ir kopumā SmartThings aplikācija. Klientam iesakam izvēlēties sadarbības partneri, kurš spēj nodrošināt gan garantijas, gan servisu. Airlux, uzlabojiet komfortu un izvēlieties ilgtspējību. Improvement ir labiekārtošanas uzņēmums, kas nodrošina kvalitatīvus pilna cikla bruģakmens ieklāšanas pakalpojumus, būvē dažāda veida un nepieciešamības ceļus, kā arī sagādā beramkravas. Improvement nodarbojas ar pilnu ciklu bruģakmens ieklāšanu, teritorijas apzaļumošanu un dažādu veidu ceļu izbūvi. Piebraucamie ceļi, servitūta ceļi, lauku ceļi, kā arī ar dažādu laukumu izbūvi. Tas atkarīgs arī no tā, kādu materiālu izvēlas klients. Vai tas ir šķembas, vai tas ir frēzēts asfalts, vai tas ir drupināts būvgruzis. Tas viss atkarīgs no tā, kādu materiālu izvēlas klients. Papildus šiem darbiem mēs veicam beramo būvmateriālu arī piegādes. Piegādājam dolomīta šķembas, piegādājam frēzētu asfaltu, frakcionētu asfaltu, pieberamo smilti, melnzemu, granti. Tā kā viss ir atkarīgs no tā, ko izvēlas klients. Darbus mēs veicam privātmāju, piemājas objekti, mums tātad ir industriālie objekti. Mums ir apjomi gan sākot no 50 kvadrātmetriem, ko mēs bruģīti liekam, līdz
neierobežotam kvadrātmetru skaitam. Respektīvi, mēs varam paveikt jebkuru darbu un jebkuru apjomu. Daramos materiālus mēs piegādājam no 1 līdz 18 kubiem vienā piegādes reizē. Respektīvi, mums ir gan mazo apjomu piegādes, gan lielu apjomu piegādes. Mums ir atbilstoši arī transports un apjomu transports, ka mēs varam nodrošināt lielu apjomu piegādes. Respektīvi, transports mums to atļauj. Mēs strādājam Rīgā un pie Rīgā aptuveni 100 km radiusā ap Rīgu. Viena no uzņēmuma pamatvērtībām ir kvalitāte, kas tiek kontrolēta darba procesa gaitā. Iespējams, ka klienti potenciāli izvēlās uzņēmumus, ar kuriem sadarboties, tādas, kuriem ir laba reputācija, kuriem ir kvalitāte. Tātad par kvalitāti runā arī laba reputācija, respektīvi tu veic kvalitatīvu darbus un līdz ar to tev arī ir tā labā reputācija. Ja tu veic baramo kravu piegādes, arī ļoti svarīgi, ka tu laicīgi veic šīs piegādes, ka tu veic laikā, ka tu krauj atbilstošos apjomus, kādus ir klients pasūtījis. Un, protams, ļoti liels faktors ir tas, ka cena klientam ir ļoti svarīga cena. Mēs strādājam pa ļoti draudzīgām cenām, gan klājam bruģi, gan visus pārējos zemes darbus veicam. Un arī baramo būvmateriālu piegādes mums ir draudzīgas cenas un konkrēti spējīgas cenas tirgu. Improvement – meistarīgs izpildījums katrā solī. Ramex ražo, uzstāda un apkalpo žogus, vārtus un nožogojumus privātmājām, vasarnīcām, uzņēmumiem un komerciāliem īpašumiem. Piedāvājumā plašs materiālu klāsts, tostarp stiepļu, moderna metāla, koka un kombinētās konstrukcijas, kā arī visa veida automātiskos vārtus un modernas piekļuves kontroles sistēmas. Uzņēmums strādā jau 15 gadus un šajā laikā ir uzkrājuši lielu pieredzi un ieguvuši klientu uzticību. Uzņēmuma profesionāļu komanda nodrošina augsta līmeņa apkalpošanu, individuālu pieeju un uzticamību katrā projektā. Ramex klienti ir privātmāju, vasarnīcu īpašnieki, kā arī celtniecības uzņēmumi, ražošanas uzņēmumi un tirdzniecības organizācijas. Risinājumi tiek piedāvāti gan privātajam, gan korporatīvajam sektoram, pielāgojot produktus konkrētām klientu vajadzībām. Galvenās tendences nozarē ir izturīgu un estētisku materiālu izmantošana, vārtu automatizācija un drošības sistēmu integrācija. Uzņēmums regulāri seko līdzi jaunajām tehnoloģijām un piedāvā saviem klientiem mūsdienīgus risinājumus, kas apvieno uzticamību, ērtības un stilīgu dizainu, kur tiek pievērsta uzmanība arī vidē draudzīgiem materiāliem un energoefektīviem risinājumiem. Izvēloties žogu vai vārtus, ir svarīgi ņemt vērā ne tikai cenu, bet arī materiālu kvalitāti, konstrukcijas uzticamību un lietošanas ērtumu. Neaizmirstiet, ka žogs ir ne tikai aizsardzība, bet arī jūsu mājas vai uzņēmuma vizītkarte. Īpašu uzmanību vēlamies pievērst jaunajam produktam – modernie metāla žogi, kas ir lieliska alternatīva kokam. Tā priekšrocības salīdzinājumā ar klasisko koka žogu – augstas kvalitātes un izturīgs, netums, nav pakļauts izbalēšanai, ilgtermiņa izturība pret koroziju, uguns izturība, unikāls izskats, izmēru un konstrukciju pielāgošana klientu prasībām, viegli montējams, plašs krāsu katalogs, kā arī mūsdienīga tehnoloģija. Ramex – kvalitatīvi žogi un vārti pēc mūsdienīgām tehnoloģijām. Ekomodulis pamatnodarbe ir koka karkas māju ražošana. Otrs, ko mēs ražojam, ir jumta kopnes, jeb kādas jumta konstrukcijas. Un šogad mēs esam arī jaunumu iekļaujuši savā produktu klāstā. Tās ir auto nojumes un garažas, ko var ļoti viegli principā piemērot pēc izmēriem un ielikt jebkurā pagalmā, kur cilvēki ir uzcēluši māju, bet aizmirsuši padomāt par auto novietni vai mantu novietni. Izveidojam tādas 4 pamatu variantus, kur ir garaža 2 mašīnām, tur nojumi ar garažu, mantu novietni un vēl tur dažādi varianti. Un tie tādi, pamatu varianti, un klienti savukārt var nākt ar savām idejām un vēlmēm. Mēs varam šīs vēlmes kopīgi realizēt. Tātad tas ir mūsu jaunums šī brīža produktos. Karkas māju ražošanai mēs izmantojam augstākās kvalitātes materiālus, pašu zāģu materiālus, kokus ar C24 kvalitātes mēs
lielākoties iepērkam no Skandināvijas, jo Latvijā ir diezgan problemātiski dabūt labas kvalitātes materiālus. Tas attiecās arī uz fasādi, arī tā nāk no Skandināvijas. Tā kā produktu katalogā ir pieejami dažādi māju projekti, bet lielākoties, es pat teiktu, gandrīz 90% klienti kaut ko maina katrā no mājām. Līdz ar to mums sanāk, mums katra māja ir sanākā individuāli ražos projekts, jo ir cik cilvēki, tik katram savas vēlmes un prasības, un katrs vēlās to māju tomēr pārveidot vai pielāgot savām vajadzībām. Un tā ir pavisam normāla prasība. Arī mūsu gadījumā kaut kad salīdzinoši tuvā nākotnē ir plānots mazliet cenu pieaugums, jo šobrīd tas ir īpaši jūtams. Tāds tā kā atskaites punkts būs aprīlis, kad daudziem tieši materiāla cenas pieaug 10–20% robežās. Un arī mēs neizmuksim, diemžēl, no šī cena pieauguma. Bet pozitīvais tas, ka mūsu cenas nav mainītas vairāk kā, man liekas, tuvu pie 2 gadiem. Mēs neesam mainījuši saviem produktiem cenas un cenšamies maksimāli noturēt to cenu līmeni, lai klientiem būtu izdevīgāk. Ekomodulis – māja katram. Alpine SIP ir mērķtiecīgs ģimenes uzņēmums, kas projektē, ražo un veic SIP paneļu piegriešanu pēc klienta vajadzībām. Alpine SIP ir uzņēmuma RG Development zīmols, kas nodarbojas ar koku konstrukciju ražošanu. Ražojam SIP paneļus, ražojam arī posijoist starpstāvu un plakano jumtu sies, kas ļoti labi papildina mūsu SIP paneļu piedāvājumu. Esam ražotājs vietējais, bāzējamies Krāslavā, piedāvājam gan individuālus klientu projektus adaptēt SIP paneļiem, gan ir biblioteka ar citu veidu projektiem, kurus piedāvājam klientam iegādāties kopā ar tehnisko projektu, uzsākt būvniecību stipri ātrāk, kā tas būtu pilnā projekta izstrādes gadījumā pie arhitekta, tālāk SIP paneļu adaptācijai un tā tālāk. Būvniecības procesi gaužām vienkārši būvlaukumā klientam, jo mēs kā ražotājs jau SIP paneli nevis tikai uzražojam, bet viņi arī piegriežam rūpnīcā pēc projekta, nomarķējam paneļus, pēcāk piegriežam arī koku materiālu un visus pārējos savienojumu elementus, kas paneļu montāžai nepieciešams būvlaukumā, nomarķējam, sapakojam un klientam piegādājam uz būvlaukumu tikai to, kas klientam ir vajadzīgs būvlaukumā, nevis liekus materiālus, kas tālāk pārvēršās atkritumos un nevajadzīgās problēmās klientam būvlaukumā. Attiecīgi kopā ar mūsu SIP paneļu komplektu nāk arī montāžas instrukcija, kur lapu pa lapai šķirot, atrodot detaļas, kas ir nomarķētas kravā, var samontēt savu māju ar gaužām vienkāršiem instrumentiem, kas ir skrūpistole, līmeņrādes un putu pistole. Nav vajadzīgas nekādas augstu advancētas iekārtas, dārgi instrumenti vai vēl kaut kas. Tā ir lielākā priekšrocība. Paneļu izgatavošanā tiek izmantoti tikai labākie materiāli. Visi ar paneļu izgatavošanu saistītie darbi tiek veikti kontrolētā temperatūrā un klimatā, kas nodrošina ražotā produkta kvalitātes atbilstību. Mūsu gadījumā viss notiek vienā automātiskā darba stacijā, kas ir CNC darba galds, kas panelis sagriež ar lielu zāģeri, kas panelim izfrēzē visas gropes un nomarķējam paneli atbilstoši projektam un ar precizitāti milimetru desmitdaļas, nevis milimetru uz paneli. Tā kā ar to mēs esam tirgu labākie. Mans ieteikums izvēlēties būtu tipveida projektus, jo tipveida projekts dod iespēju būvēt ātrāk, ar pārbaudītiem risinājumiem un nebūs pārsteigumu būs gala rezultātā, jo tomēr tipveidā kaut kas jau ir uzbūvēts, kaut kas ir pielabots, kaut kas ir uzlabots, un mēs tam tipveida projektam jau varam iedot pilnu risinājumu. Nevis tikai konstrukcijai vai pārsteigumiem, bet arī logus, apdares risinājums vai vismaz ieteikumus. Mums ir tāmis pamatu izbūvēm un citiem veicamajiem darbiem, kas jums dos priekšstatu par kopējām būvniecības izmaksām. Alpine SIP – moderna un efektīva būvniecības tehnoloģija. Innovat – uzņēmums ar energoefektīviem risinājumiem. Piedāvā iegādāties preces mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā, kā arī īsteno ilgspējīgus pasākumus un piedāvā inovatīvus saules enerģijas risinājumus. Mūsu Innovat komanda piedāvā privātmāju īpašniekiem montēt saules paneļus, kā arī komercobjektiem uzstādīt saules paneļus un akumulātors. Saules paneļi tiek izbūvēti kopā ar baterijām un pieslēgumu biržai, nodrošinot elektrības pirkšanu par cenu, ka tā ir vislētākā, un pārdot par cenu, ka tā ir visdārgākā. Kā arī mēs esam oficiāli izplatītāji spāņu ražojumam V2C, kas paredzēts gan privātpersonām,
gan arī juridiskām personām. Iekārte ir ļoti viegli saprotama, vadāma ar aplikāciju. Ir iespēja pieslēgt arī maksāšanas sistēmu un ļaut uzlādēt savu elektromobīlu jebkurai personai, kas to vēlās. Uzņēmumam augot un attīstoties, komanda pieņēma lēmumu arī nodrošināt saules parkus ar skrūpāļiem, tāpēc uzsākām viņu tirdzniecību, kur atbilstoši mūsu specifikācijai tiek ražot. Tie paredzēti ne tikai lieliem saules parkiem, bet arī priekš mājsaimniecībām. Ļoti populāri tagad ir būvēt koku mājas, un līdz ar to ir to izdarīt daudz ātrāk, vienkāršāk, tikai jāizvēlās atbilstošs skrūpāls. Skrūpāļi mums bija stabilitātei, bet savukārt pontoni mums ir neatkarībai. Tāpēc arī uzsākām ražot pontonus, kas paredzēti ir vairāk kā uz ūdens tilpnēm, mājsaimniecībās, pie upēm, pie ezeriem, dažādos izmēros. Vairāk par to skatāties mūsu internetu veikalā. Un ļoti inovatīvs un mūsdienīgs risinājums ir pirmā pasaulē smilšu baterija. Smilšu baterija ir liela akumulācijas tvertne, kas pildīta ar smiltīm un tiek uzsildīta ar atjaunojamiem enerģijas resursiem, kā piemēram ar sauli, ar vēju, vai tikpat labi tiek uzlādēta arī no tīkla ar elektrību. Bet smilšu bateriju pašu kā tādu izgudroja 2 somu zinātnieki no Tamperes un nodibināja kompāniju Polar Night Energy, ar kuru mēs tagad sadarbojamies jau kādu laiku. Mums piedāvājam šo smilšu baterijas izbūvi Latvijā, un šobrīd esam uzsākuši 2 vērienīgus projektus, pētot 2 ražojošiem uzņēmumiem, kurš viens no tiem ir Rīgas bioenerģija. Un uzkarsējot šo smilšu bateriju, mēs atdodam kopējā infrastruktūrā vai nu siltumu, vai nu siltu ūdeni, vai nu tvaiku. Atkarībā no tā, kas ir uzņēmumam nepieciešams, un tas pielietojums līdz ar to ir daudz plašāks. To var izmantot gan rūpniecībā, gan biroja centrus, gan arī, piemēram, veselu ciematu var šādā veidā apkurināt ar smilšu bateriju. Innovat – jūsu ideja, mūsu izpildījums. Maitec Baltic specializējas programmatūras risinājumu izstrādē, koka konstrukciju projektēšanai, kā arī piegādā tērauda savienotāju produktus, uzņēmuma pārsegumu un jumtu sistēmām. Maitec Baltic ir īstenībā konektoru tehnoloģijas piegādātājs, kas piegādā visus saistošos elementus priekš konektoru kopņu ražošanas. Konektoru kopne ir rūpnieciski ražota koka konstrukcija, kur sevi ietver iekšā metāla zobotos plāksnes, inženieru programmatūru un ražošanas iekārtas. Mums galvenais mērķis tirgu īstenībā ir nevis pārdot produktu, bet piegādāt zināšanas. Zināšanas, kas ir daudz gadu garumā pieslīpētas Eiropas tirgos, un mēs cenšamies šīs zināšanas ieviest arī Baltijas tirgu. Tā kā Maitec Baltic darbojas Baltijas tirgu, tā mēs arī īstenībā arī strādājam, piegādājot šīs zināšanas un meklējot ražotājus, kas vēlās izmantot šo tehnoloģiju par visām 3 Baltijas valstīm, gan Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Mūsu klienti ir tie, kas jau ražo karkas mājas, vai cilvēki, kas vēlētos ražot karkas mājas vai rūpnieciski ražotās jumta konstrukcijas. Ja jūs ražošanas procesā, karkas mājas ražojot vai koku konstrukcijas ražojot, izmantojat daudz manuālā darba, tad ar šīs tehnoloģijas palīdzību jūs varat ļoti digitalizēt savus procesus, palielināt produktivitāti un īstenībā realizēt tādus projektus, kur ar klasisko spāru metodiku jūs to vienkārši nespējat realizēt. Šī tehnoloģija ļauj izmantot visplašākā veidā koka fizikāli mehāniskās īpašības. Mēs vēlamies, lai būvniecības industrija plašāk izmantotu koku, pielietot viņu pareizi, izmantot tās plašās iespējas, ko koks arī piedāvā, gan attiecībā no dabiskā viedokļa, gan no CO2 izmešu viedokļa. Un attiecīgi tās vietas, kur kokam nedod iespēju parādīt savas nespējas īpašības, tas tomēr ar šīs tehnoloģijas palīdzību tiktu pielietots. Tā kā mūsu sauklis standam ir, veidosim būvniecības rokrakstu kopā, uz to mēs arī aicinātu, kad būvniecības industrijas pārstāvjiem nevis strādāt atsevišķi pie katra projekta izstrādes stadijas, bet veidot šo projektu kopistiski. Tātad sākot ar pamatiem, veidojot sienas, pēc tam pārējot pie jumta, šīs sadaļas veidot kopā. Jo konektoru tehnoloģija ir tik tādā veidā specifiska, lai izmantot viņu visas priekšrocības, ir jāstrādās projektu izstrādes stadijā, nevis jau labot izstrādāto projektu. Maitec Baltic – programmatūras risinājumu izstrāde.
Grand Lumeny – lāzerepilācija visā Latvijā. Latvijas tirgū strādā jau vairāk kā 7 gadus. Pateicoties vakuma metodē lāzera iekārtā, no nevēlamajiem matiņiem atbrīvos jūs ātri, bezsāpīgi un efektīvi. Grand Lumeny – jūsu skaistums un komforts ir mūsu mērķis. AB Tāle piedāvā diennakts konsultācijas un palīdzību, pilna spektra apbedīšanas pakalpojumus, tā skaitā kremāciju un repatriāciju, kā arī kvalitatīvus apbedīšanas piederumus un ceremoniju organizēšanu. AB Tāle – uzticamība un cieņa jau 25 gadus. Rainer – pilna servisa, apbedīšanas un kremācijas pakalpojumi Liepājā, kā arī citviet Latvijā. Dokumentu formēšana, mīlestību organizēšana, muzikālais pavadījums, rituālu piederumi, kā arī ziedi un vainagi. Apbedīšana Liepājā.lv. LZT Latvija – viens no vadošajiem notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumiem. Progresīvas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas mājsaimniecībām un nelieliem ofisiem, gan arī ciematiem un lieliem industriāliem uzņēmumiem. LZT Latvija – iekārtu projektēšana, izbūve un apkalpošana.